Nu labrīt. Man nākamā sērija būs. Es taču nevienu tur nenodīšu. Bet paskatās, ko es ēdu. Kaut teļa ēdienas ir, bet es šito apēnu. Nākamā ēdiena reizi vakarā, kad atbrauc mājās. Mājiņas. Man kā vakar vajadzēja būt trēliem, bet neatbrauc. Saplīs sasot. Un tagad man jāgaida, kad viņi, nezinu, es attaisīs vai kāds cits trēls atbrauks pakaļ. Tad jābrauc nākamā ciešana. Tev manīs kā būs. Bet jā, šī tāds man ir brokasts un pēc tam jau vakarā pa dienu neko neēdu. Jo, ja kaut ko pa dienu uzkošu, pēc tam vairāk gribas aizst. Kaut kā man pietiek ar šo. Tagad tāds mans rituāls. Dzīvojam pie fermas. Kaut ko hujārī. Jāsakārto mantas. Jā, būs tur jāsakārto. Normāls bardaks. Viss samests. Nezinu, vai rādīt, kas man tur iekšā. Gan jau, ka nevar. Jāsaliek mantas. Jā, es braucu mašu uz mežu, tur man tas bardaks jāsakārto, jo šodien braucu sagādu. Jāsaliek, kas viņiem jāsavāc, kas nav. Tāda mums māja, tad lauka māja. Droši vien kādreiz tiem ir vismaz tā saimniecībā šī māja apiedē. Bet, pēc sūdēm nesmird. Dīvaini. Labi, tagad ziema, tad bišķi mazāk, bet vasarā. Tagad bija rudens, tad nesmirdēja. Mēs te diezgan ilgi esam. Tā kaut kā. Tagad tā, labi, man se pakārtos mantas un tad jau braukšu uz mežu. Davai. Vaļķīgs ražot. Līķie ietiek. Šņāks. Jāsapilna, bišķi degviela. Gatavs te kaut kāds ir. Tā. Esi apakaļ. Atbrauc uz mežu, 12 būs trēls. Kaut ko es domāju jāpadara. Tagad ir kaut kāda būs 11 laikam vai cik. Jāpatīra būsīši. Jo man šitas šidrums baigi labais. Šis man mežā tikai bija. Jo es nezinu kā. Jums patīk šitādiem hujārīt. Jauns būs palielam. Un vienkārši piesmiet. Tā kaut kā. Tad jānotīra traķis. Vajag jau nav. Jāsasmērē gultuns lielais. To gultni. Jo to dienu, kad es skrūvēju to galu, bija tumšs. Un tad es domāju, labi, paņem šlukturīt. Paspīdināšu, cik tur 3 nipeļi, man liekas. Ne, 4 nipeļi. Sasmērēs tos, bet lukturs jau arī aizgājis uz kaut kur karot laikam. Papišķi. Tas jau nav. Un tad, nezinu, jāskatās pēc laikiem, cik daudz laiks atliks. Kaut kas jāpadara. Jo sagāda man vēlāk atvedīs motorēļi, bet tas jau būs pa vēlu. Labākā gadījumā būs kādiem 3. Tas man īsti nedara. 12 trēls vai 1. Iebrauc jāzādie. Citu dienu būs jānomaina motoram eļļi. Jo mehāniķim ir cits darba jādara. Lielo apkopu nevarēs uztaisīt un tāpēc jāpagaida, ka viņi citreiz atbrauks samainīt tiltos. Tais motors samainīs. Degvielas filtrs. Kaut ko tādu. Kas vēl? Tā, gročs te, jā. Nav jau jums ko baigi parādīt. Es varu aiziet parādīt. Cirsam kāda man bija. Es domāju, ko es gribēju teikt. Jā, tur iepriekšējā video jūs tur
daži uzrakstīja komentārus, ka tur kaut kāda nodiešana, kas. Te es vienkārši domāju, jāpasaka, piemēram, jauniņie, kas nāks strādāt uz mežu. Tā kā, nu, jūs pa lielam tajā riska grupā, ja kolēģiem jūs nepatiks, šo ātri izēdīs ārā, nu, uz jauniņiem jau baigi viegli. Tā kā, nu, visas vainas nolikt un tā. Tāpēc iesaku labāk visi uzfilmēt, nopačēt. Pirms tu kāptēji traķī, es arī pirmās reizes, kad tu brauc. Visi kasjaks, viss kaut kas nolauz, aplauz, sasists. Un runāt ar meistaru, stāstīt meistaram, un tad jūs atkritieties no savas atbildības. Ja savādākā gadījumā visticamāk, ka jūs būs tie vainīgi, kaut kā jūs tur nav bijuši. Un tā. Labi, rekruttāds irsim. Šis sākums ir tāds normāls patīk. Bet tur pamešs tur nebija tīrīts. Tāds huņi. Tas tā. Tur to. Vismaz nav tā jāvēr, bet tur dziļāk vēl iekšā. Pēc šīm lentītēm adās, kurš ir tavs īpašums, kurš nav. Tās zilās lentes, tās nosaka, kur jābrauc. Viņi sazīme saliek lentes, kurš ir tas trēlēšanās ceļš. Šodien sausts pirkst 3 grādi, kā tikai ir. Bet te vajadzēs sauli, jo tur tālāk vēl trakāk ir. Un šitā ir tā robeža. Un šīs lentes arī liek, ja īpašnieki nemainās, tad viņi vienkārši cirsams robežu. Bet šitādas lentes liek, tad, ka mainās īpašnieki. Te, piemēram, katrs lentes var redzēt, kam tā lente arī piedara, nu, kurš ir pirms tam licis viņa. Šito, piemēram, rekubila ruci licis. Šitas vai nu, viņš te ir kādreiz kopis, vai tas ir viņam, kā no sūdīgs. Un te, nu, tur redz visu. Un citām firmām arī rakstīts, ko tā lente nozīmē, bet šitiem mūsu firmai tāda nav. Redz, vairāk pirkstu nospiedumu nav. Tas nemaz neprasīja daudz laika. Jā, un runājot vēl par tām kaut ko salauzt, kad tu to kastu salauz. Un, piemēram, nu, kam negadās, nu, meši tur iebraukt var jebkur. Vakaru iebrauc lielā aiglē. Ar ritenu uzstūmu virsū, dabūju nozāģēt šā, ka tā bija vienīga aigla. Bet, nu, ko es tur uzslīdēju virsū, nesanāk. Kaut kad mums tas traķis atnāca ar saliekt izpūtē no Zviedrijas. Nu, nebija baigi daudz, kaut kas arī bija trāpījis virsū. Un tam man kaut kad zāģējot arī uzkrit virsū. Nu, bišķi vairāk aizlocīts, nu, bildes nav. Un. Jā, tu, es ieliku snapāķi pa to bildu un pēc tam jau, protams, sarunas jau aiziet, tur Raims nemāk zāģēt, jo tur bija liels kaileni. Un nemāk zāģēt, lielos kokus negāž virsū skādi, puturelle, ir katīgi nodirst, un ķipa stoiks ir šitās te salocīts, un viss ir slikti. Kur ir kāds stoikis salocīts, katīgi kaut ko padīst. Un izpūtēji iztaisnoja āmurī, cik varēja. Viņš jau tur piestiprināts pie tā kapat vāku, viņš baigi, nu, grūtiņu taisnot, jo nav tāds stingrs. Un no šīs puses jau izskatās tā kā jauns. Un jā, un tur citi kupos tā tur uzlīmes, kas tur huņi, ko tā tur kasts, ja tās jau, nu, man iniciatīvu pasūtīja, uztaisīja, un man viņi ir. Pēc kam to vajag? Tā jau tā naudas mašīna. Kāpēc tev vajag? Ja tu kaut ko salauzi, nezinu, netiec pats galā, nu, tāpēc jau ir mehāniķi zvana. Viņi atbrauks, nu, tā kā viņi atbrauks garām, sataisīs un viss būs kārtībā, nevis pohuj sapis un neko citu. Bet, ja lambvārdu tik daudz nāk, nu, YouTube's man nobloķēs. Nezinu, tev to gumiju vajadzētu. Viņam nāk te tā, jo tas nolūz nost, nezinu, vajadzētu jaunu. Aha, tas jau, vēl jau, neviens atzinās jau beigās, kurš vainīgs. Bet, nu, sākumā neviens neteica, ka ir šitādi šais. Bet, nu, kā jau ir nopirkts vietā, bet es nezinu, kāpēc nav atvests, jau uzraksta.
jāuzrakst, kur ir mana detē. Nā, pa ziemu. To var iztikt. Tāpat nesnupī. Un te arī. Bet šis, man liekas, ir, man te nāca vasarā tas tur smidzināmais, ko smidzina tos cēlums. Tā visu uzparīt, viņa tā liela bundola. Un tad tā ķēde mēd, var uzraut viņu augšā. Un es tā domāju, ka tas ir no tā, jo šitas šķisti no tā un šitas. Viņš kaut kā, ka tā kabīni kaut kādā virzienā viņš tur īsti nesaiet. Vēl ja šķērītē sagriež vai kas. Bet, nu jā, diezgan traki tādā ziņā izskatā. Zviedro sākumā teicu, ka esot baigais hors. Tā kā jauns izskatās svaigs. 8 gadu vecs, bet nevarot to pateikt. Nekun gads ir pagājis, izskatās pēc. Un tā, kaut kas tī pārgājis pāri. Jo, mežā jau tur nevar saudzīgs apstākļus. Jā, šitas saviens bija izkrits ārā. Šitas te. To iesit apakaļ. Kā nav spriegojis, kad uzlika. Nezinu, cik kādu 2 mēnešu laikam viņš brauc. Tās nav eļļas, tas ir galva tur stāvēja. Tā ir ķēžeļa. Es jau pārbaudīju. Un te rekut. Tāds ir. Mūs te kaut kad apzaga. Kaut kā nesagāja. Man traķi ne, bet citi traķi apzaga. Tad es palūdzu, lai uztais man šitādi, varbūt nobīsies. Tur rakstīts ir pasmaidi vairākās valodās, jo ziedri jau diezai paši tik izģīti, jo vairāk poļu vai latviešu vai lējuši. Kaut kas no tam līdz, no tiem. Tā labi, es iešu smērēt. Un tā. Un tā, kāds foršs. Tikai. Un tajā pusē kastē varbūt uztaisīts nepareizi durvis. Es jau tā uzzīmēju, lai tais, bet varēja bišķi tā kā savādāk padomāt, un to es nepadomāju. Tā kā tu uzliec, lai tu saproti, kur ir vājais punkts. Jā, labi, ieval. Davai. Jau baigies sūt. Vēl viens YouTubers uzradies šajā kompānijā un forwarder operators 911, bet viņi to linku es neliku. Nesaprotu, ko viņš vispār te iedomājā. Būs un normāli plējis. Bet, ko te Zviedrijā, tas tā diezgan viegli dabūt tādu. Parīt vai mēģina uzvilkt augšā pa kalnu. Labi, man tūlīt jāpārmetās būs. Sanās diezgan ilgi pagaidīt, kamēr atbrauc pakaļ. Tas loks netīrs. Reku šeit Zviedrijā ir šitāda M-burti. Viņi domā, lai var tā kā apbraukt. Kāds nāk pretī, bet viņos nedrīkst stāvēt tā mašīnā. Moči laikam drīkst, bet mašīnām nedrīkst, tad sodu var uzlikt. Te jau viņi jau diezgan ātri. Viss cilvēki ātri tev nostučī tādā ziņā. Kaut kur priekšā Armāns vizina, cits irs un iepriekšējo. Kaut kur nav tālu līdz viņam, bet man vedīs vēl tālāk kaut kur. Tā kaut kā, reku. Zviedri divi. What you say? No, that's other guy who cutting the sheep. No, I am the best. No, nesek, kroči atbrauc. Nākamo cirsu. No, that's other guy. Yeah. Bišķi man te nesagāja. Bet šitas ir nozīmē, ka ļoti slikti. Nē, tas ir kaut kāds dabas parks, kaut kas tam līdzīgs. Vai tas dabas parks. Kas te ir? Te reku dzeltenais ir taciņā.
kur nedrīkst baigi braukt. Te reku, nu, te uzzīmēts, kur var braukt. Te ir obligāti jāieklāj koku. Nedrīkst sabojāt nekādīgi. Nu, tā kā jūrmalā tur tā nedrīkst. Jā. Bet par to jau būs cits stāsts. Tā, nu tā kaut kā esi sācis. Jauns īpašums. 9 hektāri. Te reku ir uzdevums. Kaut kas nokavēts un jā, tā kaut kā. Labi, es nevaru darīt 2 lietas vienlaicīgi. Tad es parasti sataisu sūdz vairāk nekā vajag. Iesāk zāģēt un jāmēģina neko nesačakarā. Tā. Degviela, kas tas? Tā jau degvieli. Oi, kas tas ir? Kaut kāds līkums. Tāds ražodies. Tas droši vien būs vainīgais. Nē, kas tas ir? Joptai. Tas droši vien vainīgais. Kas te ir? Oi. Kas tas ir? Šis jau droši vien būs vainīgais. Kas tas? Antifrīz. Reku, kur antifrīz tā. Blin, kas tā pa slimību? Jop, tvēju maķi. Kas te ir? Jā. Ai, jau manu viedu prātu, jauns apņēmis līga viņa. Jāpaņem tās ķēdes un jāiet kādā priedē uzmest. Redz, nu jau rūc. Tur nekas nesanāca. Pačakarēja laika. Tur ir tāds, nezinu, kas ir kaut kāds sūknītis sanāk. Tas laika rīt ārā. Viņi kā kaut kā jauni ielika, bet nezinu. Tur nav laikam oriģinālais, un tāpēc viņš tur īsti neturās. Viņam arī nekāds skrūvs, nekas nenāk, lai viņi varētu pieskrot. Viņš tīri uz vienu skavu, bet, kā redz, viņš netur. Proči tā, es tur savienoju uz īso un miers. Āmen, baznīcā. Proči tā sērija sliktām beigām te beigsies. Tagad tā, gavēji.